Labdien! Gaisā virmo pavasaris. Esat pamanījuši? Siers pat ir kļuvis smaržīgāks un garšīgāks un pasties šitie zaļumiņi. Riktīgi, tas viss, kas ir pie baudām, kuras mēs varam baudīt Latvijas laukos, vai ne? Latvijas laukiem arī ir pavasaris. Tiešmaksājumi. Tiešmaksājumi ir sociāls maksājums, ja varbūt tomēr maksājums, lai kādu dienu zemnieks kļūst par īstu biznesmeni. Un vairs nav tā, kā mēs līdz šim zinām, ka jācīnās, lai zemniekam būtu tiešmaksājumi, lai viņš vispār varētu izdzīvot. Vienmēr sakot, šajā pusstundā noskaidrosim, kas tad ir tiešmaksājumi un kāpēc tie ir tik īpaši svarīgi zemniekam tieši tagad, pavasarī. Un sākam ar tiem saucamajiem mazajiem zemniekiem, kam tiešmaksājums patiešām ir tā kā no rokas mutē. Baron, ko darīs? Baron, aiziet. Nu, aiziet. Ko priekš jūsu mazās salīdzinošas saimniecības nozīmē tiešmaksājumi no Eiropas Savienības? Visa zemes āršana, strādāšana, sēklas, lai varētu atjaunot jaunu ganības un nopļaut. Mums, ko ganīt, sanāk tikai uz tiem 15 hektāriem un pārējo barības no citiem, nopērku vienkārši. Un tur arī tad tie tiešmaksājumi priekš jums ir tāda reālā skaidrā naudas čupiņa, ko var atkal ieguldīt ražošanā. Jā. Viss tur griežās tik uz riņķi. Jūs zināt, ka dažiem zemniekiem nosīt pārmet, ka viņi tos tiešmaksājumus pārvērš tādā naudu nodzeršanai, var teikt, vai jaunai kleitai vai ceļojumam. Nesanāk ne ceļojums, ne jauna kleita īstenībā. Nav tā, nē. Bet ja viņa nebūtu nemaz, kā citi saka, tad būtu varbūt godīgāk, ja nebūtu nevienam. Kas tad notikt ar jūsu saimniecību? Švakāk ietu, nebūtu varbūt reizēm ieguldītai ganību atjaunošanā un visā. Kas ar jums notiks pavasarī, kad jūs saņemsiet tagad to tiešmaksājumu, kur jūs uzreiz guldat iekšā? Sēkla pirmām kārtām jānopērk. Man ir uzarti diezgan daudz hektāru un nav kur govīm. Vajag, lai būtu. Zāles sēkla, jā? Zāles sēkla, jā. Aha. Un tur arī vajadzīgs diezgan daudz. Tur tas viss arī aizies? Jums uz tiem 15 hektāriem nemaz vairāk par 1500 nesanāk. Uzreiz tos tieši maksājumus, viņas kaut kādu tur procentu izmaksā, un tikmēr jau tā vien ir, tā kā pagājušo rudeni, piemēram, bija. Kā ieskaitītā, tūlīt bija par zāles sēklām. Pēdējie termiņi jau bija īstenībā gandrīz jau pāri. Tur bija ap 700, cik vārds bija jāsamaksā. Un ja jums būtu tie tiešmaksājumi 4 reiz lielāki, tā kā saka, ka grieķiem ir 4 reiz lielāki nekā latviešiem. Es pat neesmu domājusi par tādu. Bet ko jūs darītu? Nokrist jums tagad tā 4 reiz lielākā tiešmaksājuma nauda. Tas būtu kā 5000, jā? Jā, tas nopirkt traktoru, piemēram. Ko tas jums atvieglot jūsu dzīvē? Nebūtu jāsauc kaimiņu uz pakalpojumiem, būtu pašam, ko es braucu. Zāles pļaušanai tieši, ja? Zāles pļaušanai, rūļu pievešanai, visam kam, ja? Tagad jūs to visu darat ar skaidrā naudā kaimiņam par katru hektāru pakalpojumu? Jā. Kaimiņam vai arī kas uz tādiem izgājuši ir tādi kooperatīvi vai kas. Būtībā tad izklausās no malas, ka tagad tas tiešmaksājuma apjoms uz tādu saimniecību, kāda ir jūsējā, principā ir tādai dzīvības uzturēšanai, nevis attīstībai. Jā, tieši tā. Nekāda tur attīstība nesanāk no tik maziem. Kas tad tas īsti ir? Tiešmaksājums ir sociāls maksājums par to, ka vienkārši cilvēks turpina dzīvot laukos un rēķinās, ka kaut kādu daļu no ienākumiem viņiem nobērs no Eiropas par, principā, arī neko nedarīšanu, tikai par to, ka man ir tāds un tāds hektāru daudzums, tāda un tāda naudiņa iebirst manā kabatā. Es teiktu, ka viennozīmīgi mēs nevaram teikt, ka tas ir tā kā sociālais maksājums, jo Latvijas laukos dzīvo gan lauka iedzīvotāji, gan lauksaimnieki. Un jau pats šie vienotais platība maksājums jau pēc savas būtības pienākās tam cilvēkam, kas uztur zemi labā lauksaimniecības un vides stāvoklī. Tad kaut kas ir jādara, ja, lai dabūtu tiešmaksājumu. Valdi, ko jūs, piemēram, savā saimniecībā darat? Ja pie jums brauc kontrole, lauka atbalsta dienests un pārbauda valdību, vai es tev varu turpināt maksāt, vai tu pļauj graumalas? Nē, tu man tagad prasi tā kā tādam galīgam pirmo gadu strādā, vai tu pļauj graumalas. Ja es nepļautu graumalas, kas es pa zemnieku? Viņas jāpļauj ir, viss jādara ir. Bet pie šiem tiešmaksājumiem varbūt nedaudz savādāk pieiesim. No tā viedokļa, ja mēs skatāmies statistiku, tad 25 līdz 30% zemnieku ienākumi
sastāda šie Eiropas Savienības maksājumi. Katrs 4. lats, kas nonāk zemnieka kabatā, ir Eiropas lats, nevis paša nopelnīts. Nu tā. Jā, tagad, kāpēc? Tas arī nopelnīts. Protams, jā. Tagad tālāk. Šodien saņēmu žurnālu Saimnieks. Un tur ir pašizmaksa uztaisīta pienam. Ja nav šo tiešmaksājumu, ko maksā arī Eiropas Savienības maksājumi, ne tikai pa zemi, arī pa gotiņu un visi citi maksājumi, tad piens nes zaudējumus. Līdz ko mēs saņemam šos maksājumus, mēs izējam ārā. Tātad jūs sakat, ka es no saviem nodokļiem, jeb Eiropas Savienības visi iedzīvotāji, jums zemniekam piemaksā to ceturdaļu pie jūsu peļņas un nopērk to, ka tāds piens nav, teiksim, latu, bet tikai 75 centīgi. Ceturdaļu lētāks. Jā. Tas ir viens, kad pilsētnieks var nopirkt viņu lētāk, un otrie, es varu izdzīvot. Man ir zālāja sēkkopība. Un ja es tagad skatos, kā kurā gadā šī zālāja sēklu raža ir, ja man viņa ir mazāka, tad, lai es neizputētu, man tā kā amortizators ir. Es teiktu tā, tiešmaksājumi nav jau tikai par to zemi. Ir konkrētas prasības, lai tas produkts līdz tam patērētājiem būtu drošs. Un arī Eiropas mērķis kopējās lauksaimniecības politikas ir par patērētājiem produktu nodrošināt par pieņemamām cenām. Bet ir vēl viens svarīga saprašana. Mēs tagad ministrijā un arī Eiropas Savienība domā, kā sašķirot zemniekus nedaudz. Aktīvais zemnieks vai arī vienkārši runājot zemnieks, kas strādā, kas ražo kaut ko, un tas, kā tagad moderni saka, dīvāns zemnieks, kas nekā nedara, bet tik grib saņemt šo maksājumu. Būtībā viņš ir īpašnieks, kas varbūt pat citam izīrē to zemi. Ja viņš izīrē, iznomā, tā vēl ir labi, jo ir noteikums, ka šo platību maksājumus var saņemt tikai tas, kas saimnieko uz tās zemes. Kaut gan ir viltnieki, kas paņem visu. Gan īres maksu, gan tiešmaksājumu. Ir tādi viltnieki arī. Tad ir tādi muļķi, kas jāteic, neņem tiešmaksājumus, bet atdod tam izīrētājiem, kas uz viņu nestrādā. Varbūt viņam piespiež vairāk lopiņu, ir visā te dzīvē. Bet bija viens cits punkts, ko jūs vēl gribējāt pie tā piemetināt. Te mēs paši saskaramies ar to problēmu, kas tad ir tas īstais lauksaimnieks. Cīnīdamies ar dīvānu zemnieku, mēs bieži mēģinot ar kritērijiem varam riskēt un arī, teiksim, mazāku saimniecību vienkārši no šī atbalsta saņemšanas izslēgt laukā. Un te ir tā problēma ne tikai Latvijā, bet arī Eiropā. Kā pateikt, kas ir aktīvs lauksaimnieks? Kas ir tas īstais lauksaimnieks? Jo piedodiet, tur tādos parastos Latvijas, laukos, kādā pagastā, zemnieks jau ir labi, ja katrs trešais, tā pa īstam. Tie pārējie ir vai nu viņa strādnieki, kuriem zeme nemaz nepieder, vai arī skolotāji, pastnieki un tā tālāk. Arī jūs tur reģionā esat maza daļa un saņemat. Jūs labi domājat, katrs trešais, katrs 9., 10. Tad vēl trakāk. Tad, piedodiet, nauda sakoncentrējas atsevišķu cilvēku rokā, kura faktiski pēc idejas jau tika domāta kā atbalsts tiem cilvēkiem, kas dzīvo un saimnieko laukos. Vai tiešmaksājumi tiešām sasniedz to? To, ko jūs teicāt, saimnieko. Dzīvo un saimnieko. Labi, paskatīsimies uz šo domu graudu reālā dzīvē. Patiešām, kad parādās reālā nauda, zemnieks viņu varētu kaut kur likt. Bija dzirdēts, kad sanāca pirmie tiešmaksājumi 2004. gadā, viens otrs skrēja uz šito vai ne, un sievai jaunu kleitu pirka. Tagad tā gan vairs nav. Zemnieki tagad patiešām saprot, ka tas ir viņa līdzmaksājums kaut vai, lai kādā jaunā Eiropas projektā, kur lielu daļu par jauno, teiksim, traktoru maksās Eiropas Savienība, viņš ar saviem tiešmaksājumos saņemtajiem latiem varētu piemaksāt, un tad nav jāiet uz banku pēc lielā kredīta. Te lūk tādi zemnieki, kurus es satiku Vidzemes ziemeļos. Kas to kompresoru man stāds iekšā? Izstēc ārā tad. Jāni, jūs kā statūta sabiedrība savus tiešmaksājumus saņemat par katru hektāru. Attiecīgi jums tā ļoti teorētiski interesi būtu, jo vairāk hektāru, jo labāk no tiešmaksājuma viedokļa, ne? Tas ir nosacīti, jo būtībā mēs jau liekam akcentu uz to, lai mēs iegūstam arī zinām ražu un lai arī tie hektāri būtu attiecīgi apsaimniekot, sakopt un viņi dot atdevi. Pagastam 10 000 kopējā platība hektāri, un mēs no tā apsaimniekojam kopā visu nomu 1380. Vēl ir nelauksaimnieciskās zemes, meži. Jā, tā.
tas jūsu 1000 ir tas optimālais tiešmaksājums 1000. Tad var saimniekot? Mēs orientējamies pašlaik uz to, ko mēs spējam paveikt ar šo tehniku, kur ir mūsu rīcībā. Jo, ja mēs gribam kāpināt platību, mums ir jāinvestē tehnikā momentā, jo šī tehnika ir jau noslogota maksimāli. Tad, ja es pareizi saprotu, jūs tos tiešmaksājumus tad arī tikai un vienīgi tehnikā vien liekat. Jūs viņus saņemat, bet ne gluži uzreiz notērējat. Nē, mēs uzreiz netērējam, mēs viņus ieliekam ražošanā, ļoti pārdomāti, renovējam fermas vecās, padomu laika, jā, un ieliekam jaunā tehnikā, nomainām tehnikas parku un pamazām, cik var atļauties. Varbūt jums ir pēdējais mirklis nevis uz tehniku, bet uz hektāriem. Tieši arī to mēs pašlaik darām. Mēs esam tehnikas iegādi lielos apjomos nobremzējuši. Pagājušajā gadā kaut kādi 50,000 apmēram latu vērtībā mēs pamatlīdzīgus iegādājāmies. Un šogad vairāk orientējamies uz zemes iegādi. Mārīt, tā datora lieta ar visiem tiešmaksājumiem ir ķēpa vai atvieglojums zemnieku ikdienā? Sākumā, kad parādījās šī elektroniskā pieteikšanās sistēma, tad bija diezgan liela ķēpa. Bet tagad mēs jau esam iemācījušies, un sistēma ir uzlabota, un tas mums ļoti atvieglo dzīvi. Jo mūsu tuvākā lada iestāde ir Valmierā, kas ir apmēram 60 km no mums. Un līdz ar to mēs varam pieteikties elektroniski. Nav jābrauc personīgi, lai iesniegtu platību maksājumu un dažādus citus iesniegumus, arī degvielas akcijas iesniegumu un projektus Eiropas naudām. Tā kā tas mums atvieglo dzīvi. Ja mums ir kāda neprecizitāte šajā platību maksājuma iesniegumā, mēs saņemam uz e-pastu vēstuli, kur mums ir kāda kļūda. Un mēs varam elektroniski šo kļūdu izlabot, un tas mums atvieglo dzīvi, protams. Tad sanāk, ka jūs pēdējo reizi lauka atbalsta dienestā bijāt pirms daudziem gadiem, vai kā? Nē, šoruden es biju aizbraukusi arī personīgi, tur nedaudz Bet pirms pusgada. Es pieņemu, ka agrāk jūs braucāt katru mēnesi. Jā, īstenībā daudz biežāk braucām, jā. Tad tīri praktiski tas ir tik vienkārši, ja tur ir kaut kādām priekšzināšanām jābūt. Kaut kādi, īpaši datorkursi ir jāaiziet, ja kurš, kas māk ieslēgt datoru, mācīs arī uzvesties tur tajā lauka atbalsta dienesta sistēmā. Ir ļoti labi. Sistēmā ir video pamācība, noskatāmies video un var arī iemācīties. Bet es pirmsākumos biju, Valmierā organizēju kursus. Un mēs bijām uz mācībām, kā iezīmē šos laukus. Protams, kad mazāk laika tas prasa, jo mēs varam pārkopēt šos laukus no iepriekšējā gada un ievelkam tikai ķeksīti. Kāda kultūra nomainīsies. Ja laukam kontūra ir mainījusies, tad, protams, ir jāiezīmē. Bet arī tas ir šogad jau stipri uzlabots salīdzinoši, kā bija gadus divus atpakaļ. Un šis lauks iezīmējās gan pa īpašumu robežām, gan pa tīrumu robežām. Nav tā, ka, tur meža stūri var piezīmēt klāt vai ceļu. Sistēma jau ir nokārtot tā, ka tas viss ir iezīmējis pa īstajām robežām. Klau, zemniekiem laikam patiešām ir ērtākā dzīve. Viņš var pat neiziet no savas lauku sētas. Būtībā šobrīd pieteikties tiešmaksājumiem var tieši vēl vieglāk, es teiktu, nekā internetbankā samaksāt par elektrību pilsētnieks. Ir jāpiekrīt tev, ka tiešām tā jau šogad jau būs 6. gads, kā Latvijas lauksaimnieks var izmantot elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tas nozīmē, ka viņš jebkurā diennakts stundā tātad drīkst iesniegt šo platības maksājumu iesniegumu. Un daudz jums par naktīm iesniedz? Jā, Nabaga zemnieks pa dienu āru necē un pa nakti sēž pie datora. Principā tā viņam sanāk, jo bieži vien ir tiešām... Tas bija galvenais iemesls, kāpēc mēs izvēlējāmies realizēt šo projektu elektroniskās pieteikšanās sistēmu. Jo sākotnēji bija daudziem, ka viņi saka, ka mēs nevaram iekļauties šajā darba laikā no tiem 9 līdz 5:30 aiznest jums un iesniegt iesniegumu. Un dažiem arī jābrauc diezgan daudz kilometru. Jā, vai arī pastastītas aplīsus, kurā iemet un pazūd šis iesniegums. Un tāpēc šis projekts mums tika veiksmīgi realizēts, kad mēs jau tagad šobrīd, principā, gandrīz puse no visas Latvijas lauksaimniecības izmantojamās zemes, kas tiek pieteikta atbalstam,
Tiek pieteikts caur elektronisko pieteikšanās sistēmu. Tātad zemnieki ir gana moderni cilvēki, ka pusi jau ir, ja tikai pusi jūs sakat. Jo es saprotu, ka lielākā daļa teritorija nozīmē arī lielākie zemnieki. Jo viņi ir ar savu grāmatvedību, ar saviem agronomiem, viņi tādi ar datoriem ekipējušies. Ja? Jā, jo principā, ja mēs skatāmies pēc klientu skaita, tad jā, tas ir aptuveni 15%. Bet šogad mēs esam ieviesuši vēl vienu jaunu lietu, ka digitalizējuši viņa iepriekšējā gada pieteikuma formu, kas bija papīrā. Un šogad viņš ieejot elektroniskajā pieteikšanās sistēmā, nospiežot kopēt iepriekšējā gada iesniegumu, viņam jau parādīsies visa informācija, kas viņam bija iepriekšējā gadā. Un tad man iebirst naudu kontā, un te viņi ir. Valdi, jūs pieskaties online vai ejat uz nodaļu parunāt ar to smuko meiteni tur pie lodziņa? Es jau būtu ar mieru iet ar viņu parunāt, bet viņas vairs negrib ar manā vecumā, ar mani daudz runāt. Un tad viņi saka, atsūti e-pastu? Jā, atsūti. Un tā jūs kļuvāt digitāls? Es pats ne, tikai piesakos digitāli. Un jāsaka, kad pirmo reizi, kad es tur mocījos, man apmēram, tā no rokas uzzīmēt kādu pusotru stundu vajag. Tur es pusdienas ķēpājos. Bet, ka vienreiz tā māka bija rokā, tad viss ir normāli. Man nepatīk drusku, Ansi, kā tu pa to iebiršanu. Tu zini, ar tā nauda nevēl nebirst. Nebirst? Kas tad ar viņu notiek? Kad mēs piesakamies, un tad šīs dienas ar nopietnu sejas izteiksmi riktīgi izķemmē, ne visus, bet tā kā loterija. Trāpīs vai netrāpīs? Katram laikam kaut kādam 20. Ja? Kāds 5% jūs pārbaudat, dzirdējis, ja? Un tā, ja viss ir riktīgi, tad viņš paziņo tev arī elektroniski, kad viss ir kārtībā, ka tu esi riktīgs, un tad tu arī sāk gaidīt šo maksājumu. Labi, bet viena ļoti nozīmīga lieta, ko mēs dzirdējām iepriekšējā stāstā no Ziemeļvidzemes, ir, ka jo lielāki tiešmaksājumi, jo dārgāk ir zeme. Cim vārdiem viss tā cīņa, par ko bija, ka nākotnē zemniekiem vajag lielāks maksājums, mēs atbalstam, jābūt vienlīdzībai Eiropā, bet kas nozīmē tikai, ka tirgus cena celsies un atkal nekā. Ja tiešām pārtikas pieprasījums tā kā Eiropā prognozē, ja pēc pārtikas šis pieprasījums pieaugs, tā vērtība arī zemē pieaugs, jo zeme jau kā kapitāls ir vērtība. Un tas tieši tāpēc gudri saimnieki to naudu tik līdz dabū no tiešmaksājumiem uzreiz liek kaut 1 hektāru, bet piepērk sev klāt attīstībai. Ja ir iespēja, protams, pārdod, jā, jo nav arī vienkārši šīs zemes līdzās varbūt arī atrast brīvas, ko uzreiz pārdod. Kur jūs liekat savus tiešmaksājumus? Kur jūs ieguldat? Man minerālu mēsli, visas pārējās lietas knapi var tur apgrozīties. Bet man ir viens spēcīgs atbalsts - pensija mana. Ja mana pensija būtu lielāka, es vēl vairāk ieguldītu saimniecībā. Pilnīgs ārprāts. Tā jau ir jūsu tērēšanas nauda. Nekas ievatoties pārtikai, iedod naudu, tā kā viss kārtībā ir. Ārprāts, pasties. Zemnieks turās, tiešām tādā baigā balansā. Vienmēr jābūt, vienmēr jādomā. Tā ir arī, jā. Kāpēc visi ārzemju pensijas fondi arī ieguldīja naudu zemē? Tāpēc, ka tas ir pats drošākais ieguldījums. Un tāpēc mans uzskats tāds, ja tev ir zeme, ir 3 varianti. Vai nu tu uz viņu strādā, vai tu viņu iznomā, vai pārdod. Kā? Bet visi pilsētnieki jums teiks, nē, turi nebaltai dienai. Jo ticēt, es atvainojos valdības pensiju solījumiem pēc 30 gadiem, teiksim, mana vecuma cilvēki vairs laikam retikuši. Iznomā man, un es strādāšu. Man, pieņemsim, liela daļa zemes ir iznomāta. Un cilvēki ir laimīgi, ka esi viņu izkopis un viss notiek tur. Labi, paskatīsimies uz lielā zemnieka loģiku. Viņš uz tiešmaksājumiem neskatās kā uz daļu no vispār savas izdzīvošanas, kā uz 4. daļu savu ienākumu. Viņš skatās vienkārši, es valstī nodokļos nomaksāju vairāk nekā Eiropa man samaksā tiešmaksājumos. Tāda līmeņa zemnieks ir moderns zemnieks Latvijā. Mēs braucām arī uz Ziemeļvidzemi. Tur lopu ferma ir tā kā kosmiskās tehnoloģijas. Aivi, tas varbūt nav nekas jauns šī kosmiskā tehnoloģijas laukšana karuselī, bet tomēr Latvijā nav gluži tā, ka katrā fermā tas ir. Protams, šis tiek uzskatīts par ļoti modernu piegājienu. Jā, šīs iekārtas lielākais pluss ir viņas lielā ražība, un līdz ar to ir mazāks cilvēku skaits. Mēs varam nodrošināt konkurētspējīgāku atalgojumu. Jā, un tas ir tie galvenie aspekti, kāpēc mēs izvēlējāmies šo iekārtu. Ko lopiņam šī atšķirība nozīmē?
lopiņam šī atšķirība dod iespēju 2 reizes dienā pavizināties ar karuseli. Nu labi, tas tā ir no jautrības viedokļa, bet praktiski tas, piemēram, izslaukums ir labāks vai... Te galvenokārt ir runa par ražību, cilvēka darba ērtībām, jā, un ātrumu. Jā. Agri vai vēl mēs nonāksim pie konkrēti ar Eiropas atalgojumu, un tad tā doma ir tāda, ka mums jāsagatavojas jau šobrīd, ir tam visam jau laicīgi. Visa šī modernizācija, cik liela ietekme te ir Eiropas tam projektam un cik daudz jūs varat atļauties paši kā efektīvs un moderns lauksaimniecības uzņēmums? Šis projekts ir tapis sadarbībā ar Lauka atbalsta dienestu ar Eiropas Savienības naudas piesaisti. Un, jā, viņa loma šeit ir ļoti būtiska un arī ļoti svarīga, lai mēs varētu paspēt sakārtoties tam brīdim, kad Eiropā tiks atceltas piena kvotas un šī ražošana tiks ļoti strauji paplašināta visā Eiropā. Un mums ir jābūt gataviem šim brīdim. Cik liela daļa no jūsu vispār naudas aprites, kas izskatās te ir varbūt ne tūkstošos, bet miljonos jārēķina, ir šie Eiropas Savienības tiešmaksājumi? Cik liela loma viņiem ir? Mēs ieguldam, es gribētu teikt, gandrīz visus Eiropas Savienības tiešmaksājumus, gan iekārtu, gan ēku modernizācijā, gan tehnikas modernizācijā, un tāpatās arī mēs šo naudu izlietojam zemes iegādēji. Tātad nemitīga izaugsmē. Jā, un es domāju, ka no tā ieguvēji ir visi, gan celtniecības kompānijas, gan arī pārējie visi Latvijā, kas ir saistīti ar šo nozari un sniedz pakalpojumus un realizē produkciju. No tā ir ieguvēji visi. Jā. Jūs bijāt sarēķinājuši, ka jūs tiešmaksājumi ir tikpat gandrīz, cik jūs nomaksājat tālāk nodokļos valstī. Tad sanāk, nodokļos, es pieņemu, zemnieks maksā kādu trešdaļu no savas naudas aprites, ja? Jā. Un mums ir līdzīgi, jā, mēs kopējo saņemtā Eiropas nauda ir vienlīdzīga ar nomaksātiem nodokļiem valstī. Tu pasaki man tagad Latvijā, pa cik vairāk mēs saražojām pienu gaļu, salīdzinot ar 1940. gadu? Nu, kaut ko pasaki apmēram. Ar Ulmeņa laika beigām? Jā. Es domāju, kādas 3 reizes mazāk. Tu esi reāls cilvēks, 3 reizes mazāk nav, bet krietni mazāk. Te es gribu runāt, ka šie lielie saimnieki, tā ir no vienas puses mūsu cerība, mūsu nākotne, jo viņi ražo produkciju, lēti ražo ar augstu darba ražīgumu, viss notiek. Ar kompiem. Ar kompiem un bez kompiem. Un man patika, ka Kārklis, tas arī viens no lielākajiem lopkopiem Vidzemē. Viņš vienā intervijā teica, klausieties, vīri, kas tā būs? Mēs te tie lielie paliksim un apkārt mums neviena nebūs. Tuksnesis, ja? Izmirs. Tikai pilsētnieki dažreiz vasarā atbrauks, kad būs labs laiks. Ja? Te ir tā arī nelēme, kad zeme un cilvēki vajadzīgi laukos. Ja ir tikai zeme un nebūs to cilvēku, viņi arī būs miruši. Tāpēc svarīgi blakus šiem lielajiem saimniekiem, lai ir arī mazāk veidojas mazie zemnieki. Varbūt lielais nav slikts pats par sevi, bet viņu nevajag kā tādu, ka viņam jānogalina mazie. Viņš ir mūsu talantīgākais, labākais, no kura var mācīties. Un man arī labi. Man, pieņemsim, Inese Karlova ir liela saimniece blakus. Ja viņa var, viņa man iedos kombainu novākt manus laukus. Ja viņa nevar, ja viņa pati tā ķuķerki iet, nekas tur man neiznāks arī. Var cikot, tā sadarbība kopā ir gan lielajiem, gan mazajiem. Bet viena svarīga lieta šajā ir šī nodokļu politika kā tāda. Es saprotu, ka mūsu ministra prezidents Dombrovskis ir ieklausījies zemniekos. Jo viņš reti kad ieklausās, bet šoreiz ir sapratis, nav tas riktīgi. Jo nav jau tā, ka šie nodokļi mums tā nauda ir iedota, lai mēs varētu izdzīvot un ražot labāk un vairāk un vispār ražot laukos. Un tagad no tā vēl noņemot nodokļus, tas nav godīgi. Subsīdijas ar nodokļiem neapliekam. Valsts jau skatās, kā vairāk šos ieņēmumus no nodokļiem iegūt, bet savukārt, ja no lauksaimnieku viedokļa, mēs atkal skatāmies, kā mēs Eiropā vispār esam Latvijas lauksaimnieki. Un ja šis maksājums mums ir mazāks uz hektāru, šis līmenis, tad kā mēs varam konkurēt? Un, ja mums vēl noņem 4. daļu, piemēram, nodokļus, tad mēs vēl mazāk konkurētspējīgi esam. Un tas varbūt ir vairāk tāds princips par taisnību, lai mēs varētu normāli ražot, kā Valdis teica, lai nebūtu jāpaļaujās arī uz pensiju,
lai tomēr varētu investēt. Varbūt Sanāk, tas ir tas. Tā ideja neaplikt ar nodokļiem vairs turpmāk šos tiešmaksājumus ir būtībā tāda tā kā kompensācija, ko neizdevās izcīnīt Briselē ar tiem jaunajiem lielajiem tiešmaksājumiem. To Varbūt vismaz tas kā atlaižam risinājums. vietējos nodokļus. Jā, varbūt kā risinājums pretī Mēs tā nākšanai. domāsim. Jā. Nu, jūs tā kā Valda Dombrovskis gan arī pateicāt, tagad tā kā pa pusē solīja, bet ne līdz galam. Labi. Bet tā otra lieta, jā, es varētu piekrist, šis tiešie maksājumi šobrīd ir tā, ka viņi nav sasaistīti ar efektivitāti. Un tā ir lauksaimnieka izvēle, vai es būšu efektīvs, vai es šo saprātīgu naudu, teiksim, investēšu, vai kur es viņu izmantošu. Nav stimula, kā padarīt efektīvu šo naudu. Ginta saka vienu zelta vārdus. Viņi vienmēr. Ja mēs runājam, ka mēs ražojam pašlaik pienu gaļu, kas ir mūsu galvenā produkcija mazākā 40. gadā, draugi mīļi, nu tad mēs esam nabagi. Jo mēs varam vairāk, mēs reiz to pierādījām. Mēs esam pierādījuši, ka mēs varam vairāk. Uz šīs pašas zemītes mēs varam vairāk ražot, vairāk pelnīt un visu darīties. Kas būs savādāk nākotnē? Attiecībā par nākotni, jo, principā, tās cīņas jau vēl notiek, kāda būs nosacījuma nākotnē. Bet par tēmu dīvānu zemniekus mēs konstatējam, ka attiecīgi pieteiktā platība nav apsaimniekota, tad atbalsts netiek piešķirts. Diezgan loģiski. Bet vai tad arī šobrīd jūs to nepārbaudat? Es gribu teikt, ka mēs jau šobrīd to darām. Un noteikti, kad mēs vēl nākotnē izdomāsim, ar kādām metodēm mēs to varam izdarīt. Jūs kļūstat bīstam, tā kā valsts ieņēmuma dienests pilnīgi tā, no kā visi baidīsies ar laiku. Ja es redzēju Latgalē, kur ir simtiem hektāru kaut kādi brekši nopirkuši spekulanti zemi un gaida, ka viņai celsies cena, lai pelnītu, nu dabīgi, ka viņiem mēs pilnvarojam Latu ar viņiem kaut ko darīt. Jums zemniekiem tas arī ir vajadzīgs patiešām. Labi, man ir skaidrs mazliet vairāk, kā tā tiešmaksājuma arhitektūra tur dalās un kam no tā ir labums un kurš no tā mēģina iegūt labumu, kurš viņam varbūt nemaz nepienāks. Man laikam jāatzīst, ka šis raidījums vienam otram palīdzēja saprast, klau, es esmu dīvāna zemnieks, jāzvana, jāprasa, lai man tie tiešmaksājumi. Cienījamie pilsētnieki, nedariet tā. Tā nauda ir domāta zemniekiem, ražotājiem. Nu, neesat riebīgi dīvāni zemnieki. Ļaujiet to naudu ražošanā, tātad mūsu piena cenas samazināšanā ieguldīt tiem, kas tur uz vietām arī strādā. Nesat skopi, palīdziet un izīrējiet zemi, lai cilvēki strādā, lai mēs varam saražot vairāk un labāk pēduši būtu. Labi, labu apetīti, tiekamies pēc apaļas nedēļas. Uz redzēšanos!